Labrīt, cilvēki, labrīt Latvija, labrīt visur pasaulē, kur ir internets. Mēs esam šeit ar Elitu Patmalnieci. Ēdam brokas, un es ceru, ka jums ar kaut kas garšīgs ir sarūpēts tik teju pavasarīgā dienā, saulainā, burvīgā. Visur Amerikā un kur līdz lietas, piedodiet, mums jau sākās pirmās pavasara vēsmas, ne tikai galerijā centrs, no kurienes mēs tagad arī šīs brokastis mēģināsim jums novadīt. Te viss ir vienā pavasarī jau, zieme jau teju aiz kalniem, un jaunās kolekcijas galerijā centrs ir jau klāt, un ne tikai tas. Daudzi sejas tādus, daudzi, es pat nezinu, ko var darīt. Protams, katram ir savs mazdārziņš, ja neta rada laukos, un jo dabīgāks, jo labāks. Un esam Evils, un mēs visi esam gudri palikuši. Un tā ar Elitu izdomājam, ka skaistums nav pirmajā, ne pēdējā vietā, jo tomēr tas ir tāds kults mūsdienās, un kur ta ne citur, ja Latvijā ir viens burvīgs zīmols. Ja burvīgs zīmols, kur atzinuši pat Hollywoods divas, un es teikšu, pusi pasaules. Protams, mēs runājam par skaistu latviešu vārdu, kosmētika, kur saucās vārdā Madara. Un es pats īsti nezināju, zināju, ka ir drosmīgi skaista meitene, kur to visu uzsāku. Un mums ar Elitu bija tā izdevība uzaicināt viņu šorīt ciemos, un es domāju, daudz senstoņu, kuriem ir ģeniāls idejas un grib būt veiksmīgi biznesā, šodien varētu paskatīties mūs līdz galam. Un mūsu ciemiņš šodien ir viens cits kā Madaras zīmola, teiksim, māte. Tā ir meitene ar lielisku vārdu Lotte. Un uzvārds gan man jālasa no lapiņas, jo nav visai vienkārši. Tisenkopfa Ilknere. Tisenkopfa. Tas ir kaut kas no vāciešiem, ne? Japāņiem, jo beidzās ar fū. Nē, ar fā. Un interesanti bija tas par to uzvārdu. Es jau drīkstu sākt. Jā, Labrīt, tikai pasaka tiem cilvēkiem. Labrīt. Par to uzvārdu ir tā, ka es visu mūsu ģimeni domāju, ko gan tas nozīmē. Un tad tas bija pirms gadiem, 2 vai 3. Es biju tādos mācību braucienā uz Zviedriju ar vienu ārkārtīgi gudru latviešu meiteni. Tā kā Latvijā mums ļoti, ļoti gudras meitenes ir daudz. Un skaistas arī. Un skaistas arī, protams, jā. Un viņa izrādās, viņas ne tikai latviešu valodu, ne tikai angļu valodu, viņa zināja pat vecģermāņu valodu, un viņa pateica, ka tas nozīmē 1000 galvas, tā kā tisen ir 1000 un tas kopf ir galva. Un tad es, vai nu tad ir gudrs, vai arī ir briesmīgs puķis, un es joprojām nevaru saprast, kas tad ir tas īstais skaidrojums. Tā kā tas puķis, jā, un kā reiz puķi gads tagad ir. Jā, kādā gadā tu esi dzimis pati? Es esmu 82. Cik ne jau gads, bet pēc tā nosaukuma. Suņa gadā, 82. Tāpat, tas būtu vai nu viens vai otrs. Un kur tavs saknes vispār, kad tā padomā Latvijā, no kurās vietas tieši? Patiesībā tās saknes ir ļoti miksētas, kurzemnieku saknes, kas ir savījušās kopā ar Vidzemi, ar ērgļiem, un arī ar Pēterburgu no otras puses, un Igauniju, un beigās, laikam, kārtīgs latvietis sanāks, vai ne? Ļoti labs jurists savā laikā teica, kad ir tāds teiciens čista latvietis. Tad arī, kuri mēs esam, jā, tīri latvieši. Bet pa vārdu Lotte, es savā laikā nedzīvodams Latvijā, skatījos internetā rādīja Ķīnas televīzija, angļu kanāls rādīja Lotte no izgudrotāja ciema, un es tā skatos, un cik es zinu, un man tur patika, tur bija tādi puskrievi bija, nezinu, kāpēc, tur bija kaut kāda Ivani un Sašas, bija kurmi kaut kādi, un viņi stādīja sēnes no apakšas. Tu saproti, zini, kā izrādās sēnes auga, kurmi stāda, viņi uz mietu uz bažīs, tur caurumu, un to sēni no apakšas izbāž ārā. Un man tā patika. Kā, tu taču zini, ka ir filma par tevi uzņēma. Tu esi tā gandarīta, par mani vēl neviens nav filmu uzņēmis. Kā te nav? Tu jau Dāvids un Goliāts. Jā, tas jau ir no Bībeles, jau seniem laikiem. Kā ir ar Loti? Ko lai es atbildu? Nē, par to skaisto vārdu. Jā, man tas vārds likās neparasts. Bija Larisas, bija Dašas man bērnu dārzā, biedrenes un es arī ļoti gribēju tādu vārdu, bet man bija Lotte, un tad es ar viņu no sākuma iemācījos sadzīvot, un pēc tam viņš ārkārtīgi iepatikās.
Un pēc tam es viņam izdarīju korekciju nelegālu. Proti, oriģināli mans vārds ir vienu T, jo Latvijā ir šie pareizrakstības likumi, ka ne Oto, ne Lots, oriģināli, ka tas, tomēr nav latviešu vārds. Jā. Diemžēl, jā, lai gan man ļoti patīk arī latviešu laimoņi un laimdotnes Nē, bet un pasaka, un laimoņi. kāds tad ir sakars tomēr, ka tu to savu firmu nosauc Madara? Tāpēc Tas ir es pēc jau... Jāņa zālēm, vai Tas kā? Madara ir viena no manām mīļākajām puķiem, bet tas Madaras stāsts, tas ir pilnīgi ne jau ar mani. Jā, es jau biju tikai viens kas turēja to roku varbūt klāt. Mēs bijām 4. Pastāst, kā tas viss riktīgi sākās, kā radās tas zīmols un, vispār, tā. Mēs bijām tā kā, 4 sievietes, ja tā... Tāda, laikam, pareizi būtu formulēt, kas... Bijāt, Tur... laikam, tā Nē. Tad bijām 4 meitenes no sākuma. Tad mēs kļuvām par 4 sievietēm, kas joprojām strādā, jā. Es vienā filmā redzēju, ka dibina uzņēmumu, te ir 4, un tā, ka sāk pelnīt naudu, paliek 1. Vispār tas ir tāds, diemžēl, ļoti, ļoti raksturīgs. Tas vairāks tāds gadījums ir, un es ļoti ceru, ka mums joprojām mēs cīnamies par Latviju, par pasauli, par to, lai Latvijas produkts būtu viskaut kur, arī Hongkongā, starp citu jau pieminētajā. Un tad mums tas cīniņš joprojām vienodā, tā kā vēlme ielikt kaut ko no Latvijas pļavām visos pasaules kaktos. Bet cik man ir, cik es zinu, jums iet lieliski, un kas ir tā veiksmes atslēga? Kā var... teiksim, no mazās Latvijas kļūt pazīstams pasaulē un gūt atzinību. Gvineta Paltrova. Jā, par Gvineta Paltrova savā Twitter kontā rakstīja, kad viņa ir sajūsmā par Madaru un par Madaras kosmētiku un tā. Kā ir tas ceļš? Vai tas bija viegls? Jo es domāju, ka daudz cilvēku mums tagad skatās un viņiem ir ģeniāls idejas. Pastāst 2 teikumos to. 2 teikumos ir tā, ka tas ir... Mēs joprojām esam tā ceļa, sākuma posmā. Jo tas ir ceļš, un tas ir, ja mēs gribam tiešām, lai Latvija būtu tikpat ar spēcīgu zīmolu, kā, teiksim, Šveice, vai kā, teiksim, kāda vēl maza valstiņa. Koreja ļoti spēcīga zīmols. Labi, bet kā jūs izdomājat, teiksim, krēmu, labi nosaucāt pa Madaru, un tā kā sākāt pārdot, tā kā Latvijā un pēc tam ārzemēs, kāds ir tā vienkārši, kad tā pasaka? Tā vienkārši mums pašām nebija produktu, ko lietot. Tā vienkārši mēs aizgājām uz veikalu, un es nopirku vienu krēmu, kas man bija par treknu, vienu krēmu, kas man koda acīs un tā tālāk. Tā kā kaut ko savu gribējās, kas der mums visām man personīgi. Un tad tas viss sākās no tādas tiešām idejas. Mēs arī līdzīgi kā šeit mēs bijām pēcpusdienas kafejā ar vienu šo te līdzdibinātāju un runājām par sievišķīgumu un kosmētiku, un jā, viss ražosim. Un tad sākām strādāt, cītīgi tur, lai viss būtu... Kur jūs dabījāt tās izēvielas no dzintera vai kur? Lai viss būtu gan izskats, gan izēvielas, un tad mēs... Tur pārējais tā nevar tās divos teikumos izstāstīt. Jā, nenodzinter, nē. Tas bija no Latvijas zemniekiem, ekoloģiskām zemnieku saimniecībām, šos augus, un tad tiek pārstrādāt un izpētīt, un ko viņi derādāja, ko viņi nederādāja, un tā tālāk. Un jau pašā sākumā mums gribējās tā, lai tas produkts ir ne tikai Latvijā, bet tāds mūsu dzimtenes patriotisms tur iet pāri malām. Mēs gribējām, lai viņi arī lieto citās pasaules valstīs, un tāpēc mēs tā pa maksimālo programmu investējot. Lotte, kas tu esi vispār tādu, teiksim, kāda ir tava izglītība? Kas tu esi vispār? Vai tu esi kosmētiķe, vai tu esi... Man jau liekas, ka tu esi kaut kāda bioķīmiķe, kaut kādu arī varētu, laikam, uztaisīt arī kaut kādu bumbu, man liekas, tādā gadījumā. Jo kā tas ir, es savācu augus un sāku mājā pētīt un... Nē, mājā, nē. Ir tā, es neesmu ne ķīmiķe un ne bioķīmiķe, ne bioloģi, jo tad, kad biologi Madarai, mums prezentē pētījumus par jaunākos savus pētījumus, ko viņi mums ir izpētījuši, par ko bērns dara, ko dara cicādai. Es saku, jūs nevarat runāt tā, lai es arī saprotu. Un, tādos, tā ir, jo manā izpratnē bērns tikai sildi vai nu dod pa muguru. Jā, es esmu pārliecināta uzņēmēja. Uzņēmēja, redz, kas ir galvenais, lai būtu, savā dvēselē jau no bērnības. Es gribēju, lai teiksim, ir fabrika, ķieģeļā, kas bija saskaties romantiskās filmas, jā.
Un tā es arī sāku kaut kā pamazām. Un izglītība, tas arī kā varbūt jāsaist ar to pašu pieminēto austrumiem. Es mācījos gan Latvijā, gan Japāņu, teiksim, valodu, kultūru un biznesu. Tāds, tā kā manā ģimenē ir viens cilvēks, maz meitenīt, kurai ir augstākais līmenis Japāņu valodā. Nu, brāļmeita, jā. Jā. Es gribēju paprasīt, tu šomēnes biji kopā ar mūsu ministru prezidentu, biji uz Zviedrijā konferencē. Jā, lielā konferencē. Kā tev tur gāja? Nu, Kā tu tur brauc ar kuģi vai lidmašīnu? Es braucu ar lidmašīnu, turpat pakaļ. Es to saucu par tādu gaisa tramvaju, nākamā pietur izkāpjam vai nu Stokholmu vai Somiju. Es tā domāju, ka tas, ar ko es gribēju dalīties, ir tas, ka sieviešu uzņēmējdarbība bija tā tēma, tā iesākumā rezumēt. Tas, ko es gribēju dalīties, bija tas, ka Ziemeļa Eiropā mums ir lieliska izglītība. Mums tiešām ir bagātīgs šis zināšanu klāsts, mums ir tradīcijas gan dizainā, modē, mākslā, mums ir tradīcijas arī ražošanā un tiešām labā kvalitātē. Un tas viss mums, teiksim, jaunām sievietēm, bet arī jauniem vīriešiem ir jāizmanto, lai radītu savas idejas realizētu. Redz, un vajadzīgs tāds cilvēks tā kā tu, kas to ļoti vēlās, un viņi to izdara, un tas ir un es domāju, mēs neesam nekas īpaši. Jūs tā dažkārt sakat, ka vai Madara ir visā pasaulē, bet mēs neesam nekas īpaši. Vienkārši biznesa gadījums. Un tādiem mums būtu jābūt patiesībā daudz vairāk, un tādēļ varbūt Madara savā ziņā ir priecīga ar visu to, teiksim, uzdrošināties publicitāti, ka varbūt ir vēl kāds, kas varbūt noskatās un izdara līdzīgi. Ne to pašu kosmetiku, bet kaut ko citu, jo mums ir visi resursi, lai to izdarītu. Lotte! Ak, kungs, es varētu runāt no rīta līdz vakaram, bet vispār mums ir jārunā vairāk par modu. Par modu un par cilvēku. Nē, par biznesu runāsim, tik un tā arī drēbes ir biznesa, protams. Mēs ar Elitu izstaigājām pāris dienas atpakaļ visu galeriju centrus un sameklējām kaut kādas acī tīkamas lietas, kas varētu būt šomēnes maz modē, jo mēs katru mēnesi kaut ko iepazīstam. Ne jau šomēnes, bet tas ir ceļš uz pavasaru un vasaru. Jā, ceļš uz pavasaru, un es domāju, vispirms mēs parādīsim tev un klātesošajiem tās lietas, ko mēs esam atlasījuši, un tad atkal runāsim tālāk. Jā. Tad mēs iepazīstināsim. Šeit mums no Evita Peroni, kas arī varētu būt latviešu zīmols. Tas ir Elitai mīļākais veikals. Jā, jo viņam ir kolosāls, tāda baigi košā, bet visādi sprādzīts un viss kaut kas. Un tad mēs redzi šeit ir krāsainis, teiksim, no Ivo Nikolo, kas arī ir igauņu zīmols. Arī Ivo Nikolom, es viņu piedalījos ar viņu arī konkursā, viņš ir malats, tā kā no Igaunijas, viņam ir vairāk veikalu, un viņš tāds ļoti moderns. Kas tur apakšā? Nu, redzi, šis arī kā tā vienkārši izveidot svārki, redzi, tāda apstrādāt, un tie ir Igauni, un viņi taisa, un latviešiem, diemžēl, nav tāds zīmols, kas būtu tā kā Ivo Nikolo visās vietās. Lūk, šeit mums ir moderni Dāvida mēteļi. Kašmira mēteļi, jā. Kašmira es jau negribēju viņu teikt, bet Elita teica, ka viņai dikti patīk. Jā, man dikti patīk tās superīgas krāsas, kas ir tagad modē tāds lilā un zaļais. Tas ir no Teist Latvija, protams. Teist Latvija veikals. Klausies, man tās krokas kurpes apakšā, jo es esmu krokas fans un es... Ak, kungs, kā jā, man patīk man arī vispār, es arī gribētu baltas tādas. Un rekur ir tās kurpes, viņām ir vēl visādi piespraužamie. Tāda tā kā man patīk, piemēram. Jā, patīk, ja viņas ir netīras, tad viņas var iemest veismašīnu izmaksāt. Var staigāt ar viņām pirms jāņem pa Madaru lauku, piemēram. Jā, ļoti labi. Tā, tad mums ir viens veikals, kas ir, kā viņš saucās? Viņš nesen atvērās. Ļoti skaists, īpatnējs lietas par pieņemamu cenu. Elmarī viņš saucās. Elmarī, nu šeit man patīk viņiem rakstains drēbes arī tādām sievietēm, bišķīt apaļīgākām un visādām. Nu, Klausies, kas mums ir no Snobu? No Snobu veikala mums ir... šeit ir viena žakete, kas ir arī ļoti labā krāsā tā tev piestāv. Un arī, vai ir viņa no pagājušās kolekcijas, bet viņa pietiekami pavasarī. Man starp citu no G-Star ir tāda pašā krāsā. Un arī Lotte vilks mēteli no šī veikala, no Snobu veikala. Un Bang Bang pulkstenis tu nerādīs? Ko?
Rekur arī plašķīts Vero moda, kas ir tāda putekļu meiteļa, kas varētu būt modē. Nu, kā vienkārši tā kā agrāk bija tāda pavasars, Nu, kad putekļu nav. metāli jau vajag, jo Latvijā tu nevar saprast, tu izēj no rīta ārā no mājas, tev ir augsts, Šeit pēc tam ir karsts. superīgākā blūzīte. Man ļoti iepatikās. Tas ir arī no Vero modas. Jā, viņi izskatās Un tieši tāda tāda. Nu, mēs apmēram lasījām arī tērpus, kas piestāvētu it kā Lotei. Mums izlikās, ka viņa ir tāda Es esmu gaiša. sajūsmā par visu pelēko, vai ne? Izskatās tā. Nē, ļoti nē, nu, redz, pelēko šeit ir patīk. tāds balts, piemēram, nē, mums te izlikies tāda maiga, piemēram, reko taurentiņiem no Eizes veikala šādi aciņa. Jā, jā. Tā, kas mums te vēl ir somiņas skaistas, arī no Eizes veikala tāds rozā. Gaiši zilas. Klausies, parāda šito te jocīgo pulksteni, es viņu tādu... Pareizi, un tas ir arī tā kā tāds zaļša balta, tas ir no Bang Bang, tas Man mans brilles arī ir, mīļākais tās brilles veikals. dikti Tas ir gribu, bet karotes. nē, viņas ir, nu tā, Viņi tur es ir nevaru interesanti. atļauties. Pulksteņu izskatās brilles. Pēc modinātāja tāda, kas Un ir- brilles, kas Dāvidam Jā. ļoti patīk, briesmīgi. Man drausmīgi patīk, jā, bet nu viņas ir dārgās. Un redzam, tur ir uz lēls, mums ir uzvilkts Keitas metālīts no Teist Latvija, no veikala. Tur vēl viens Keits metāls bija, kas man dikti patīk, tāds no dabīgā zīdiņa, tāds tumšs zils bija. Ar No, zeltu. jā, viņš bija Tumšs tā zils kā- ar zeltu. Viņš bija tā kā rīta halāts. Tāds. Nav Man gan, bija viņš ir vienā ļoti izrādēs taisīja, jā, viņš ir, nu, tas arī interesants, tev patīk. Tā ir Nu, Keita, man Lotei liekas, jā, man patīk, jā. Klausies, Nu, re forši. nāc apakaļ, sākam Un geis izpēšanā. somiņa arī. Jā, tev tā Bešīgs somija tāds. tik patīk, arī kurps, man liekas, tu tādas pašas. Jā, arī kurpes tur ir. Jā, klausies, Lotte, tu saki, viss pelēkais tavs, kāpēc tieši pelēks? Es tā vēl braucot uz šejienu domāju par to, tādu modi, pavasari pakristāt pelēks. Nu, tā, vai nav tā, ka tās ka krāsas, tādas spilgtas krāsas var izturēt vai nu cilvēks ar ļoti spēcīgu personību, Tā kā Dāvids. tā kā Dāvids, jā, vai arī tāds cilvēks, kas to savu personību grib izcelt. Tas tā kā noteikti nav kā Dāvids. Un es saku, es neviens, ne otrs. Neviens, ne otrs, Man un tas tad es nepatīk tāds- pucēties. Jā, tāds par to par pelēkumu. bet, nu, pelēku. Bet ne pelēka ļoti krāsa, smakas gluži bikses un man patīk. kurpes. Man patīk krāsas, kas ir nekrāsas, kas ir tādas tā kā samiksētas, es nezinu, paņem bērnībā gošas krāsas un saliec viņus visus kopā un tad zīmē. Nu, Un viņš redz, un tā viņš viss aiziet un tad tādā viņš tāds pelēkā, ja viss nesaprotamā krāsas. pelēkā. Tev ir ļoti interesanta nagulāka, un starp citu pieliec pie sienas, tev Jā, pirkstu ļoti gali kaut kas pazūd, redzi? Pazūd, vai ne? Nē, tā ir modernākā nagula. Un pie tām krāsām viss vienkārši, un tad, ja paņem, ja nav tik drosmīgs, lai valkātu tur, teiksim, tik spožu žaketi vai brilles vai Nu jā, krelles, vajadzīga tad personība, lai vienkārši cilvēks vienu rozā nepazūd. cimdu, nu divas rozā cimdas ir pievelts klāt un vai kaut ko vēl spilgtu zeķi, un tad ir tā. Nu jā, tas ir Vairāk es perfekti. nespēju panest tās Jā, spilgtās Bet krāsas. to man pasaka, ko tu nekad mūžā nevilkt mugurā? Vai? Tas ir interesants Kas ir? jautājums. Tev man ir tik daudz būs jādomā, nebūs laika ēterā mums. Nu, Ko es kas tev, no kā tev uzmetās drebuļi? Nu, es vispār laikam nevelku ikdienā baltus kreklus, tādus vīrišķīgus, man liekas, tik stīvi, un es parasti Nav, nu tā... kostīms tu nevēl. Kostīms es dažkārt, es tā kostīms kombinēju ar kaut ko vaļīgāku. Teiksim, kāds kostīms, tad viņš ir tāds, Nu, lai tāds brīvi brīvāks, justos, vai jā. ne? Jo man tā diktis liekas, vai es māciešu uzvesties tādā baltā Kā tu kreklā. sevi, piemēram, ikdienā palutini pat ar saviem kremiem vai piena vannā no Madaras kosmētikas? Jā, starp Vai citu. īstā tev ir piena plats, tu taču vannā? vari vispār, es nezinu, tu vari nemaz nost neņemt, tu visu laiku vari staigāt, visus vienos krēmos, tāda lipīga senā filmā. Tāda Redzēji, lipīga. pat citu planēties. Ie- ie- Pastāst, kā ietaup- viņi sev ieļosi. lutina, pastāst. Nu, tā kā, tā kā man šobrīd ir vēl papildus uzdevums biznesam Maziņai. dzīvē, es tā auklēju vienu mazu kārlīti, un tad pa tām starpām, kad man ir kāds brīvs brīdis, tad es tiešām vanna. Jā, Jā. tāpēc arī vānas istaba, ka vāna ir Pieliek centrālā klāt to vieta. Jā. savu, es arī lietoju Un tādu tu pieliek modernu klāt visu kaut pieniņu, ko, visu. jā, visādus tos auga ekstraktīmus un tam līdzīgi, un pēc tam kafiju lati vai kaut ko citu saldu un garšīgu, un tās tā kā kaut kāds 10 minūtes, 20 minūtes, un, ne, 10 minūtes, 20 tik ilgi nesanāk, tas sāk bļaut, un viss ir rekreēts, viss ir tāds. Nu, jā, ko un tu es lien piemēram ārā. šo sezonu sev kaut ko tādu iegādājusies, vai kas tev, nu, kaut ko tādu modernu, ko Tendencēm, jā. domā? Jo redz, mums ir elite, mums ir kolekcijas, mums ir pavasars, vasara, mums ir tendence. Kosmetikā taču tev arī ir tendences. Kādas ir, piemēram, šim pavasarim, vasarai?
Šim pavasaram un vasarai, es domāju, kā jau ļoti bieži modē ir dabiskums. Teiksim, nenokrāmēt sevi ar tādu grimma kārtu. Bet tas ir baigais darbs, lai tu izskatītos dabisks, bet tev viss tur jāliek. Jā, bet pietiek vienkārši ir neliels, teiksim, ja mēs neizmantojam, piemēram, pavasarī pūderkrēmu, bet ja mēs izmantojam tonējošu fluīdu, kas to ādu burtiski tā kā piešķir viņai dzirksteli, tas ir tāds līdzeklis, kurā ir viegli minerāli pigmenti iekšā, kas ādu negludumiņas tā kā notušē un izceļ viņas dabiskumu, bet neaizkrāsot ciet visas tās poras, kā Dāvids teica, ka neizskatās, kā būtu pārtiks plēvi pārvilkt tādai pāri nēda elpu. Un arī lūpkrāsas vietā varbūt kaut kādu drīzāk spīdumu vai pat bez toņa, kaut ko, kas izskatās dabisks un tīrs un cidrs, it kā mēs tikko no avotu būtu izgābuši. Blondīnas acis, tīras, dabīgas un mīrdas, ka viņai viens ar bateriju ausīs spīdi. Es domāju, ka pienāca laiks ne tikai mums ar Elīti iztaujāt tev, bet es domāju, ka, kā jau īstās modas brokastīs, omulīgā vīna studijā ir sanākuši gan daudz viesu un vienkārši interesantu pabrokastot kopā ar mums. Protams, jūs to arī varat darīt nākamreiz. Droši brauciet uz galeriju centrs un nāciet brokastot kopā ar mums. Jā, un tagad kāds no klātesošajiem, es domāju, noteikti ir Lotei kāds jautājums. Jā, labrīt visiem. Jā, labrīt. Sauc Dacen, tā kā šodienas tēma ir Madara, pavasaris un šie krāsainā kolekcija. Es gribēju pajautāt Lotei, lai gan viņa tikko teica, ka viņa tā kā vairāk uz to dabisko, bet vai Madara plāno arī kaut kā vairāk uz teiksim, savā produkcijā kaut ko plašāku, tādu dekoratīvās kosmētikas klāstu. Jā. Turpmāk. Tā kā tu teici, ka tu esi jūsu Madara ir pašā ceļa sākumā, varbūt jūs tomēr, tā kaut ko krāsājāt. Jā, paldies. Jā, paldies par jautājumu. Es varu atklāti pačukstēt, ļoti labs formulējums, jā. Tad atklāti teikt skaļi, arī laikam vēl nedrīkst, bet Madarai šogad būs jaunumi. Būs ļoti interesanti produkti. Varbūt tiešām neteikšu vēl kuri, vai tā būs dekoratīvā kosmētika vai kaut kas cits, lai tas paliek noslēpums, bet tas būs kas tāds, ko klienti mums ir jautājuši jau ilgu laiku un gaidījuši. Un tad šogad Madara ir, visus iepriekšos gadus Madara ļoti cītīgi strādājusi ar Latvijas universitāti, pētniecības centriem un Stradiņu universitāti. Un tad mums nāks klajā kaut kas pilnīgi pasaulē neredzēts. Cerams, ka arī ne tikai Latvijas sievietes, bet arī tās pašas Hongkongā un Japānā un citur Eiropā arī tad viņām ļoti patiks. Paldies tev, un gribās pateikt tev, paldies Dacei par jautājumu, un tev ir dāvana kārt sarūpējis kroks. Jā, ar visām tām piespraudītēm smukajām. Jā, es nezinu gan, jo dāvana kārt es domāju, ka Dace pat varēs izvēlēties, kas viņai sirdī tīkams. Un redz, ir vērts nākt brokastot un uzdot jautājumus. Jā. Klausies, bet kā tu zini, ko tieši vajag sievietei? Tikai to, ka tu gribi. Es skatos no sevis, es tāds egoists, laikam es domāju, bet ko man, es esmu arī taču sievieti, no auditorijas, tā kā domāju, es varbūt drusciņi arī saprotu caur sevi, un tas man arī tāds liels kvalitātes standarts, tas, kas man patiešām patīk, jo es esmu tomēr dažkārt, izvēlīgi, jā, sevišķi to, ko es ēdu, to, ko es lieku uz sevis, lai tas būtu viss drošs un drošs un efektīvs. Un tā es domāju, ka izdodas arī piemeklēt arī citām sievietēm to, kas patīk. Jā, bet ja tā pragmatiski... Tas ir vislabākais variants. Es skatos, kad Elīte jau arī redz piemeklēt. Mēs ar Elīti ilgi domājam tā. Izmēri mēs tavu zinām. Mēs tad ejam un domājam, kāda tā lota varētu būt. Jā, bet redz, viņa ir runīga. Nē, viņa forša. Ir pilnīgi normāli. Bet arī par drēbēm domāju. Un Elīte atlasīja tev drēbītes, un es domāju, ka būtu pienācis laiks vienkārši tev mazliet pārģērbt tā, kā mēs esam iecerējuši. Un pēc tam visus paskatīties, vai tev patīk vai nepatīk. Jo mēs tiešām nezinājām to, ka tev patīk tikai pelēkais un nepatīk. Bet nav baltas blūzītes. Patīk pelēkais. Patīk pelēkais. Tad mums ir jāiet. Redz, un tad tev jāaiziet un jāuzmet virsu un jānāk ārā. Labi, tad es centīšos. Jā. Kuru galu tad? Jā, paldies. Jā, turies, uzmanīgi. Iesēdīsies klēpī. Tā, Elīte. Tā, un ko mēs tad runāsim? Mēs runāsim pirmkārt tā. Jā, kādam ir kāds jautājums, bet es domāju, ka visprātīgāk būtu, kad tu pastāstītu par tendencēm, kas ir modē pavasarī, vasarā. Ja es sāku stāstīt, tad gala nebūs raidījumam. Kas tad ir modē pavasarī? Kas tad ir?
Nu, labi, tā kā pavasaris nāk, vienmēr ir atkal kāda krāsa modē. Mums jau vispār bija dzeltenā krāsa, bija rudenī modē. Bet tagad, redzi, šeit mums ir, piemēram, varētu teikt, ka šīs krāsas ir modē. Un kaut kā tā kā pavasarī vienmēr nāk kāda krāsa, vienmēr ir arī melnbaltie raksti. Tā kā šeit mums no tā veikala, kā saucās, veikals Dāvid. Tas sieviešu veikals. Kolosāls tās rakstēnās kleitas un viss viņiem tur ir. Tas, kas nesen atvērās. Jā, tas kas nesen atvērās. Atrodi, tev jāmeklē. Tas bija Elmarija veikals. Elmarija, bet tur bija ļoti jauka arī pārdevēja. Tur ir, piemēram, šie te tādi mēteļi. Es gribu vienīgais pateikt to, ka ir krasi nomainījusies proporcija, vai nu jums patīk vai nepatīk. Un tas ir sievietēm vairāk, teiksim, tāda melnbalta, tā kā man arī patīk. Uz pavasaru, vasaru, es gribu teikt tā, tie, kas seko mazliet modei, nu, saņemieties. Tīri tā jau nu nav vēl, bet drīz būs, ka džempers liks atkal biksēs bet, ka jau jāievēro figūri, jo mēs... Nē, ir tā, ka neko nevelciet vairs ar zemām jostas vietām, viss ir jāvēl tieši precīzi. Jostas vietā vīriešiem un sievietēm ir šauras jostiņas modē, liela plecu līnija, žaketes maisveidīgas sievietēm ar uzlocītām piedurknēm. Tas tā kā 80. Jā, bikses ar ielocēm. Tas viss ir tas, bet tas vienmēr atgriežas, teiksim, tā nosacīt tomēr. Nu, es neteikšu gan, pat visa lielā modas industrija tā pārvērtusies, ka, latviešiem varbūt šogad vēl nedraud, bet, nākošais gadu jūs nekur no tā visa neliksieties, bet ziniet, ka viss ir izmainījies. Bet mums tā dzīve tā iet un mainās, ka mēs paši nemanām un nāk tās tendences, bet katrs saprot savādāk, un tas ir savādāk nekā, kad bija 80, 60. Es tev pateikšu tā, ja jūs nemainīsieties, jūs būsiet tikpat skaisti kā grupa Zeļļi. Jā, dzīves piemērs. Ir 30 gadi ir pagājuši, tagad tieši būs modē rokam un mīles sievietei. Tie mati tādi kaut kā īsti. Vīrietim ir īsi un tur ir gari, bet labi, Zeļļi ir Zeļļi, viņi spēlē, viņi laukos, viņi laimīgi. Viņi ir forši, galvenais, ka viņi rada mūziku un cilvēkiem latvieši tas patīk. Nē, tāpēc es bet, saku, ja mēs atbildam viņi nemainās un viņi ir klasika. Rekori Lotte, lūdzu. Tu esi pelēka, ko tu pelēka? Un kur tas pavasaris krāsainais? Nē, pavasaris ir drusciņi pavarot, jā, tāds rozā. Lotte, tev ļoti, ļoti piestāv. Kas augša vai apakša? Viss. Iekša vai ārā? Pastaigi apstīsimies. Parādies. Es neesmu mācījusies staigāt. Ļoti labi. Redz, tā kā modelis, ļoti labi. Tev pašai moderns kurpis un leggings. Es varu iet sēdēt, vai man jāsēdēt? Man vajag tavas domas taču. Tā. Visādi izskaties ļoti, godīgi es tev pateikšu, ka šis pat izskatās labāk. Pat labāk, jā. Jā. Labāk nekā pagājušajā patiesībā es esmu ļoti priecīga, ka man šorīt izdevās. Pat rotis tev ir, pat viss. Tas ir mans. Tas viņas. Es zinu. Es saku, pat rotis izskatās ļoti labi. Pie šī fona, jā. Nē, es esmu ļoti priecīga, ka man izdevās tā drusciņi tā kā satērpties, paštātēties, jo es tā domāju, tagad sākās gavēnis, un es domāju, ko es jau varētu nogriezt nost. Es esmu veģetārieta, gaļas neēdu tik vai tā. Es domāju, ka vienkārši neēdu gaļu, bet vai tā gavēnī arī kaut kas sevi ir jānogriez? Nē, gavēnī ir jāatsakās no kaut kā, kas tev ir svarīgs. Jā. No saviem taukiem es gribētu atteikt. Piemēram, jā. Nē, no kāda atteiksies? Un tad es domāju, es varētu atteikties vienkārši no pucēšanās, jā, un visu šo laiku, netērēt naudu uz dažādām šīm te iegribām un jauniem smukām lietiņām, kas man kā sievietē tiešām patīk un tiešām ļoti kārojās. Bet tas ir ekonomikas bieds. Un tas ir traki, jā, jo tas ir ekonomikas bieds. Bet tā, ka pienāks lieldienas, un tā baigi satērpsies, un tā liks būs pavasara kolekcijas, jā. Jā. Es tagad sasmeļos iniciatīvu un iedvesmu, un tad pēc lieldienām, jā, es tagad izmantoju iespēju. Kā tā mīļākā krāsa ir? Nē, tā ir apģērbā. Tā ir ļoti liela, piemēram, man dzeltenā ir mīļākā pienenes, kas zied, bet es nekad viņu garīz nevēlu. Kura man te varētu būt? Man patīk, man mainās, jo cilvēkam ir pa periodiem, jo tās krāsas jau ir saistītas ar to, kā tu dzīvo. Man kādreiz patika, piemēram, es studēju Japānā un man pietrūka māju, kā jau tas prom no ģimenes un visiem. Brūna krāsa, jo brūna krāsa tā kā tāds iesakņotība piešķir, tāds zemes tonis. Jā, brūna krāsa vispār psiholoģiski, ja neesmu apģērba.
tā ir briedums, pārticība, tas ir ļoti labi. Tā ir zeme. Jā, tā ir ļoti laba. Tā ir zeme, jā. Bet, diemžēl, ļoti maz cilvēku valkā brūnu. Es arī šobrīd vairs ne, šobrīd man ir zils. Un ko tas zils nozīmē? Es nemaz nezinu. Tāds tumšāks zils, tāds tā kā soma, apmēram. Jā, tā ir ļoti laba krāsa. Glezniecībā, piemēram, zilā, neatsverama. Man ļoti patīk, tā kā tā otra soma, man arī patīk spilgti rozā, bet tikai kāds akcents. Bet šo sezonu, piemēram, tā zilā, ļoti laba krāsa. Tu pie pelēkā velciņa izstās labi, pie jebkā. Un vēl topa krāsa šobrīd man ir ļoti grūti viņu raksturot. Viņa tā kā drusiņ tas madaras zaļais, kaut kas starp madara zaļo un to sprādzīt, kas tur stāv tā zaļā, to var parādīt. Jā, šitas tāda spilgti zaļa. Un atkal tad viņš iet klāt, tas ir noteikti kaut kāds mazais akcents, kas iet klāt pie šīs sienas pelēkā. Jā. Un tad tādā veidā. Ak, tu kungs, es jūtos vienkārši pazemoties, nekā no tā visu neizprot. Es domāju, ka noteikti kādam ir arī no klātesošajiem vēl kāds ir rociņas stiepjās, ir jautājumi mums studijā, vīnu studijā. Tā gan laikam ir atkal atkāpa pie tā paša biznesa, bet nevaru neizteikt savu sajūsmu. Un iedomājies arī to, ka pirms tās uzsākšanas ir tādi lieli par un lieli pret. Un kas bija tas lielākais par un kas bija lielākais pret? Nu, es teiktu tā, ka uzsākt varbūt ir diezgan viegli jaunībā. Tad, kad tu esi nesen beidzis universitāti, tu esi pastrādājis šur un tur, bet tev nav tādas lielas karjeras. Un tev nav tur, teiksim, ģimenes, par ko tev būtu ļoti jārūpējas, nav bērnu, par ko tev būtu jārūpējās. Un tad it kā tie pārmazinās. Nu, tev ir mazāk ar ko riskēt. Un mēs sākām visi tādi relatīvi jauni. Un tādi ļoti optimistiski, tādi, kas palīdzēja izturēt tos, teiksim, pirmās grūtības. Un tad to pār jaunībā ir mazāk. Pret jaunībā ir mazāk. Tev nav mazāk ar ko riskēt. Protams, vecāki uztraucās, ja mēs visus savus iekrājumus, ko mēs esam visi sastrādājuši, līdz šim ielikām iekšā šajā idejā. Protams, bija no kaut kā jāatsakās, bija jāatsakās no modes bija jāatsakās. No visa, kas ir šis sevis lutināšana, jo pirmajā gadā darba diena beidzās āgrī, mēs beidzām 1:00 naktī strādāt, jo mēs bijām tikai tik, cik mēs bijām 4 vai bišķi vairāk cilvēki, mums bija visas mūsu šīs te uzņēmuma funkcijas jānosedz. Tā kā šis entuziasms un tam līdzīgi palīdzēja šo posmu izturēt un sakārtot, jo ilgi tāds posms nevar turēties, jo ko tad mēs bez modas, vai ne? Jā, zini, ko tu redzi tālu. Redz, cik izsmeļoši atbild uz tik lielisku jautājumu. Un, protams, kad... Tā vispārīga, drīzāk teikt. Tā nav vispārīga. Zini, Lotte, ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir idejas, bet trūks dušas. Un tu esi tā, kas ir dzīves piemērs, kas palīdz īstenot dzīvē. Un es domāju, pat tik lieliski... Vispār kaut Latvijā būtu vairāk tādu cilvēku, tā kā tu, kas nebaidās, nebaidīties vajag. Tas svarīgi. Nebaidīties. Redz. Un arī veidot. Dod to dāvanu kārto. Dāvanu es iedošu mazliet vēlāk. No 2 turkiem. Jā, tie 2 turki. Tējas baigā. Tējas ir lieliski jautājumi autorei. Uzreiz pēc raidījuma mēs, protams, jums viņu iedosim. Paldies vēlreiz par burvīgu jautājumu. Paldies. Ja es drīkstu vēl atkal iespraukties, es laikam daudz runāju, bet vēlreiz uz šo pašu jautājumu man ienāca prātā man doma, ko es jau vienmēr saku. Ja? Kas ir latviešiem nepieciešams? Ka latviešiem ir nepieciešams galvenokārt kā nācijai 3 lietas. Tā ir drosme, patriotisms un tāda uzņēmējdarbība, gudrība kopā, lai mēs strādājam un strādājam to gudri, lai mēs varam pārspēt mūsu konkurenci ārzemēs un virzīties uz priekšu. Visa tauta. Nē, pagaidi, uzsaukusi burvīgs. Bet nekā nebija, mēs tik ātri vaļā vēl tā nelaidīsim. Tā, vēl tas nebija veids. Pasaki, kas tev tieši trūka Latvijā uzsākot savu biznesu? Jo, piemēram, man trūkst menedžmenta speciālisti, kas ir tieši, piemēram, modes menedžments, ko mums Latvijā nemāca. Vēl kaut kāds teica, kas tev trūka, kur tu jūti, kur trūkst zināšana un nevari atrast speciālistus? Kas tas bija? Jo es domāju, ka noteikti tev arī ir kaut kāds klupšanas akmens, kur ir grūti. Kaut kāds posms, teiksim, kas varbūt tīri uz kosmētiku attiecās, arī Latvijā nemāca kosmētikas ķīmiķus, un to mēs tā kā dabūjām apgūt un mācīt, teiksim, šos ķīmiķus no jauna starp dažādiem starptautiskiem kursiem tieši kosmētikas ķīmijā, bet tas varbūt ir mazākais.
lielākais ir tieši tas, ko tu minēji, ir šis menedžmenta spēja, jo kāds cits kungs, kas ir, manuprāt, draugiem LV vadītājs, es no viņa dzirdēju, teica, ka Latvijā mums ir uzņēmēji un mums ir darbinieki, bet mums trūkst profesionālu vadītāju. Tas ir tas, ko it kā māca, bet kas it kā, nav tādu cilvēku. Es zinu, es izkūlos, kad man uzņēmums ir Ķīnā, un kur bija, ko dara top menedžers Latvijā, tādu vispār tā jēdzienu nav. Izrādās, ka mums nav šīs te prakses Latvijā kā tādas, mēs esam postpadomu valsts, mums nav bijusi vajadzība pēc menedžmenta speciālistiem, jo mums sīkās detaļas nenodrošina citas kompānijas. Jo top menedžers, ko viņš dara, viņš šīs mazās lietas atdod citiem un koordinē. Mums nav pieredze, ka mēs paši jaucam, paši ejam uz pārunām, mēs to visu darām. Un līdz ar to mums nav tādas prakses. Un tieši tā, mums ir radošums, bet mums drusciņ pietrūks potenciāli to radošumu ieguldīt biznesa gultnē. Proti to radošumu iepakot, pārdot, noformēt. Dizaineri jau mums arī ir, kas prot nozīmēt. Mums visi resursi ir, mums vienkārši viņi jāsaliek kopā un jāpiešķir tam visam tādus stingru, kompetentu vadītāju roku, rāmi, jo tas radošums ir kaut kā jāpozicionē, lai viņš iegūtu. Nē, labi, mums ir daudz mākslinieku un viss, bet viņš nevar nekādīgi. Tev vajag to cilvēku, kas tiešām tur ražo, taisa, dod padomus un komunicē. Tā ir lielākā problēma pašlaik Latvijā tieši tas, kad trūkst menedžmenta speciālistu. Vai arī esam atkal tas Madaras piemērs. Mums komandā ir ļoti dažādas, tās dibinātājas bija dizainere, mārketinga speciālists. Dizaineri tā ļoti ārkārtīgi radoši. Mārketinga speciālists arī radoši. Un tad bija es, un tad bija mana māsa, kas ir atkal tādi pragmatiski, tādi piezemēti cilvēki. Un to lidojošo ideju, tad mēs tāds aps un sakam, nē, šitā ideja nepalidos. Viņai vajag apcirpt spārnas un ielikt tādā un tādā formiņā, un tad varbūt viņi aizies tikai tad, ja mēs tur ārkārtīgi strādāsim ar reklāmu un tālāk. Arī tā, ka ir, tu zini, ja tev atnāk cilvēks un pasaka, man savā laikā bija, teiksim, tāda izpalīdz mājās un lauku mājās, un es stādu puķis, viņa stāv rokas stānos, šitas jau nekur neaugs. Man mašīna liek akmeņus dobē. Te jau tā kā kapos izskatās. Tu saprot, man rokas nolaižās. Es domāju, vai laist viņu vaļā no darba, vai iesiet gludekli kaklā un ielikt Daugavā. Jo negribās dzīvot. Tur ir tas smalkais balans, ka ir tā, gan tas lidojums ir jāpromotē, gan arī tas lidojums ir mērķtiecīgi jāvirza. Tā viegli jau teikt, vai ne? Praktiski diezgan grūti realizēt. Bet vai tu esi, es skatos, ka tu esi tāda pozitīva, tu esi Latvijas patriote, tu esi piemērs daudziem. Tu esi palīdzējis kādam ar to savu tādu, tu zini kādu piemēru, ka tu esi palīdzējis. Un man tāds, tas ir sapņu stāsts par tevi. Par jums, es neteikšu. Es tur tik maz par komandu, jā. Godīgi sakot, mēs par sevi personīgi jāsaka, es tā apzināti, speciāli daudziem palīdzējusi neesmu tā. Kad es tā kā iet un kaut ko stāstītu. Jo pirmām kārtām es nezinu, vai mēs darām pareizi. Es tiešām par to neesmu pārliecināta. Es domāju, ka mums pašiem vēl ārkārtīgi daudz jāmācās ir. Bet es tiešām gribētu vairāk palīdzēt. Kā to izdarīt, tas ir šobrīd. Jau atkal tev uzmeklēs, atkal kādam vajadzēs palīdzību. Gribās arī palīdzēt tādiem, kas, no kura tu redzi iespējamu rezultātu. Tādu, jo vienkārši palīdzēt, tērēt laiku, un tad vai viņš būs produktīvs. Gribēs, lai ir produktīvs. Tas ir tā kā Renē Zellweger teica, kad viņu nominēja kā labāko aktrisu, kur tur viņa teica, Dievs, es taču nemaz netēloju. Es vienkārši eju un daru to, ko man liek. Viņa saka, man vienreiz pieķers. Tāpēc saku, tu eju, dari kaut ko. Nē, bet tiešām tāds liels prieks, ka tā ir. Un es domāju, ka uz šīs te burvīgās nots mēs varētu šīs dienas brokas varbūt arī beigt. Es domāju tā, vispirms Elita pasakot, ko mīl skatītāji. Nē, es gribētu teikt, kad es iepazinos tādu cilvēku, un man viņš deva iedvesmu, un mēs interesanti parunājām, un prieks tiešām, lai tev veicās. Tur novēlēt tikai to labāko. Sākšu raudāt. Un tev, Lota, pasaka kaut ko mūsu skatītājiem un viesiem. Skatītājiem. Pirmām kārtām, paldies jums abiem. Es tā domāju, braucot šeit tramvajā. Es domāju, ko es darīšu? Tāds pelēks cilvēks ar divām krāšņām
puķiem un zvaigznēm. Tā es varētu definēt. Tev pieder tramvajs, cik es saprotu. Jā, kāda brauc tramvajs. Jā. Ir mums uz ko tiekties, lai katram Latvijas pilsonim piederētu pa tramvajam. Noteikti paliek katram. Nē, 5. Tā ir 5. brauc, tātad jā. Ja jūs redzat pelēk tramvajīgas ielā, ziniet, ka Lotte, viena no Madaras īpašniecēm, brauc uz darbu, vārīt krēmus un viss notiekās. Laikam, mūsu laiks ir nepielūdzams, mūsu pārraide ir jābeidz. Jā, mēs tā novēlējam. Jānovēl. Es tik daudz izrunājis. Es visiem novēlētu tādu ļoti banāli, laikam, laimi un drošību dzīvē, lai cilvēki ir... Lai cilvēki jūtās labi un droši par sevi, cik nu vien uz šīs zemes var justies. Un tā drošība ir, protams, gan personīgā, gan dvēseles, gan cik iespējams materiālā veselības drošība. Tā kā, lai mums visiem Latvijā ir ok, un lai mēs turpinam strādāt, jo mums vēl daudz jādara šajā valstī. Paldies tev, Lotte. Paldies tev, Elita. Paldies man, Dāvis. Paldies jums, protams, skatītājs. Ceru, ka jūs bijāt sev sarūpējuši burvīgas brokastis un brokastojot kopā ar mums savās virtuvēs, mājās, viesos, kuram, ir kāda, es nevaru pilnīgi, kurš ir pieredze. Jā, es nevaru. Galvenais jāsaka paldies, protams, Galerijai Centrs par viesmīlību visiem klātesošajiem un, protams, Vīna studija mūs pārsteidz katru mēnesi ar tādām burvīgām brokastīm, lai Dievs stāv klāt, es pat nezinu, kas tas tāds ir, jo tik ļoti garšīgi, un tāpēc nāciet atkal nākamēnes, mēs jūs gaidām. Šīs pasākums nav par maksu, un jebkurš cilvēks, kuram ir interesanti, nāciet, mēs jūs gaidīsim. Jaukas brīvdienas un uz tikšanos. Un, protams, vēl gribu pateikt, ka Galerija Centrs ir sarūpējusi tev dāvanu, Lotte. Tāpat vien jau nevar ar tramvaju braukt, jo elektrība maksā naudu. Un, protams, no Snob ir dāvankarte 40 latviešībā tev. Vēl gavēņas. Tev gandrīz sanāk. Izaicinājums ar to gavēņu solījumu. Jo gavēņas vēl nav sācies. Kāda dzīve ir ironija. Nekas. Un ar šo lielisko ziņu mēs atvadamies no jums. Uz redzēšanos. Paldies tev, Lotte. Paldies, liels. Urā!